Ir. Ui. Nē. Vēl šitā būs. Nezinu, varbūt. Viņi jāj. Goša, lūdzu, Yes, сейчас. Держи! Подержи! Держи! Ну все, затягивай теперь, будет вонять вся лодка. Hei! Labrīt! Zinu, ka kadrā ir pārāk tumšs, atvainojos, bet ir bez 10:04 un dodamies uz vienu no novada mazajiem ezeriem. Mērķis jūs, protams, Līdi Kasaris. Līdz 1. jūnijam vēl vesela nedēļa. Protams, kā ar nepacietību gaidam šo datumu, lai varētu sākt trenkāt arī zandartus. Domāju, ka šodien noslēgšu savas domas attiecībā uz GPS enkuru, kas un kā ir pēc remonta, par select spinningiem un par mānekļiem. Nedaudz parunāsim. Domāju, būs interesanti. Tāpēc ieliec laiku, ja patiks video, abonē kanālu, ja vēl neesi to izdarījis, un skatāmies tālāk. Nesakas! Čuš. Es pat neiecītu vaļam. Čuš. Gatavs? Apsā. Nu, tādā uz 60 izskatās. 60? Galīgi nav mērā. Nav? Vairāk? Nu 63. 67 stāvēt taču. 63 nieci.
Nu, Varētu acumērs man slikts. Es uzminēju centimetrā. Jā, bet parasti tu šoji pilnīgi greizi. Gan senčalīda, kas gan savējās. Mana sieva tā neteiks. Jā. Smuki arī aizgāja. Čalis mēģina mūs apdzīt. Aha. Tas mēģina apdzīt. Nekur baltais. Nītrā kātī. Jūti. O, varbūt tomēr laba. Jo nāca visu laiku uz mani, nevarēja saprast. Arī tagad nāk uz mani. Jū! Normāļnā šļuka beidza. Jā. Jā. Tāda pie 60 varētu būt. Tāda viņš atstrādā. Nē, es paņemu. Es teiktu, ka tāda pati. Un zaļais gambleris, ne? Fuj, tas tur. Savā mūrņiks. Nu, smuka. Parādīšu aste traumēta šī. Kādreiz kāds viņu ir aiz astes kodis. Hamdolā. Zem lāja viņi aizgāja. Trin. Ceram tālāk. Baigais kāsis aizlidēja. Ir. Tu pat paņēma. Čuš, nelamājies. Kaut kas labi. Nē, bet jau tur začuku. Šodien? Jā. Vai tu gaidi, lai aiziet? Es viņai devu iespēju, bet viņa neizmantoja. Nu šodien ir 70. 70 varētu būt, jā. Nu, tā beigās izmocīja, ja? Vai to pati atķēdējās, vai ne? Jā, nu knapi. Knapi paņēma. Nu, šitā bija 6. vai 7. reize, ja? 8. ja, ieķēra? Nē, priekšējā bija. Bet tu redzi, knapi pat neizņēma ārā šo te glumiju. Jā. Jon Snow. Smuki. Tā, bildi? Jā, davai es teicu pāris bildes. Aizpilda. Vēl viens mamuts. Jā. Varbūt ne tik. No ārpuses laikam. Nē, vai arī stingrs izšāvās. Šo tāds skrienošs. Labs. Bet nu šitā 70 pāri būs. Es domāju 80. Nu būs 70, jā. Labs. Sešniece. Laižam ārā mamītī. Nu, mamīti. Gatava? Gumiju visu redzēja, ja? Zinu, kur nopirkt.
Tāds krokodils, es nevaru. Nu, riktīgs kroksis. Ja nespamēģināšu uzmest tur, kur tu mēs visu laiku. Labi ietēs. Galvenais, ka man vien. Šitā laba, Elgar. Labi, es paņemšu pats. Šitā šodien, es domāju, būs labāk. Jā, skaisti. Domāju, ka būs metrs. Nezinu, vai metrs, bet es domāju, ka 5 būs. Jā, ir metriņš, es domāju. Labs. Tur. Tas varētu man būt tuvu personāla best Latvijā. Izskatās, kā... Varbūt arī. Nu, redzēs. Nezinu, metru neesmu vilcis. Nezinu, kā izskatās. Galvenais, ka es tur iepriekš iemetu 2 reizes. Šitā smuka. Šitā man būs lielākā Latvijā. Čuš. 91 centimetrs. Jā, šitā man ir lielākā Latvijā. Ko tu teici par lāsta laušanu? Jā, 4 reizes bijuši tajā ezerā. Nevienas mēra līdekas. Ne ar īsto cilvēku. Jā, nevienas mēra līdekas. No. Burbulis izgāja. Davai. Nu. Ūdens tak vēl. Čau. Ir! Speciāli atstāšu tavu tējas šļukināšanu skaņās. Hei, nu ko, parunāsim drusciņu no laivas. Tātad. Savā TikTok kontā minēju, kad ieķēru Zebra Master uz labām atlaidēm jaunu spinningu sezonas sākumā. Un tie, kas seko līdzi, tie redzējuši. Un tāpēc nedaudz pastāstīšu, kas par spinningu. Select Nitro kātiņš, budžeta klase, bet tāda ļoti kvalitatīva budžeta klase. Ja? Gribējās kaut ko starp heavy kātu un starp lightu. Tāpēc ieķēru savu medium light kātiņu līdz 18 gramiem. Godīgi sakot, augšējais tests varētu būt, viņam nav 18, bet es domāju, ka kādi grami 20. Bet vairāk arī nevajadzētu uz viņa karināt, jo tad viņš sāk zaudēt iemetienā. Ja? Man virsū stāv 3000 polīte un Shimano Naski. Un pēc Japānas 08. pītā aukla. Kātiņš nav ekstra fasts, rakstīts, ka ir fasts. Tā varētu būt arī patiesība, tā arī varētu būt taisnība, jo par gigakātu viņu nosaukt nevarētu. Tāds 100% gigakāts viņš nav, bet es to arī nemeklēju. Es meklēju kātu, ar ko strādāt sezonas sākumā. Un kā tad mēs ķeram sezonas sākumā? Gumijas mānekļi, visādas gumijas vardes, gumijas zivis, apāķotas ar nelielu svaru,
lai varētu aizmest līdz zāļu malai, pamētāt pa lēpēm, bieži ar offsetu, varbūt ar vienu atvērtu āķi, varbūt ar āķi un ūsām, ja, un meklējot līdeku tur, kur viņa nesen bija nārstojusi, jeb netālu no tām vietām. Tāpēc, principā, nav vajadzīgs ekstra fāsts, ir vajadzīgs tāds fāsts, diezgan tāds pamīksts, bet ar jaudas rezervi, un kāds principā atbilst visiem šiem kritērijiem. Rotiņi, bleķis, gumijas zivs, gumijas vardes, tailspineri, chatterbaiti, patvičot līdz 90. wobblerim. Var, protams, arī paģigot, bet tests no 4 līdz 18, ar 4 gramiem jūs ar viņu nepaģigosiet, būs diezgan grūti, neko nevarēs just, neko nevarēs redzēt, bet no kaut kādiem 6-7 diezgan reāli. Ja? Protams, viņš nav tāds paredzēts baigajam džigam, bet, ja ļoti vajag, esmu mēģinājis diezgan rezultatīvi. Kātiņš ļoti labi sien zivi, un viņam ir ļoti labas metiena īpašības. Viņš ir tāds, viņš nav baigi garš, bet viņam tas fāsts, ja, dod to, ka viņš tā kā lokās nevis pašā spicītē, bet jau, teiksim, sāksim no šejienes, ja, kaut kur viņš tāds tālmetiena īpašības viņam ir ļoti labas, ļoti labas. Tā kā universāls. Ļoti iesaku, ļoti apmierināts, priekš savas cenas, puķe. Daži zina, daži nezina, bet mani atbalsta un es sadarbojos ar veikalu Zebramaster. Un viņi man atsūtīja uz testiņu dažādus vizuļus, dažādus mānekļus sezonas sākumam. Tailspineri, šis ir no Selecta, šis ir no Kusamo, kā jau tailspineri. Principā manās kastēs viņi jau pēdējos gadus 3-4 ir pilnībā aizvietojuši rotiņus, jo viņiem ir viens liels pluss, principā 2. Priekš viņu kompaktā izmēra viņi ir smagi, tātad viņus var tālu aizmest. Otrs pluss ir tas, ka viņa lielākais pluss ir tas, ka viņi nevēr aukli. Ja? Šausmīgi nepatīk man, kad tu uzliec jaunu aukliņu, tīpaši, ja tā ir kaut kāda tievā, tur 0,6, ja? Tu pamētā rotiņus, un pēc tam, aukla vērpjās, metās cilpas. Rotiņus es vairs izmantoju principā tikai sapalu copē. Ja? Tur ar tailspineriem būs pagrūti, jo viņas vara dēļ es nevaru novadīt rotiņu pašos augšējos slāņos, ja? Ļoti seklās vietās būs pagrūti. Tāpēc tur ir rotiņš, bet tā jau ir tāda atsevišķa cope, ja? Kurai ir pavisam atsevišķa mānekļu kastīte un chatterbaiti. Ja? Tātad šis ir no Berkley un šis ir no Kusamo. Šis šogad ir sezonu sataisījis, sezonas sākumu riktīgi labi. Es nezinu, cik man uz viņai ir bijušas copes, kādas 20, vismaz 10 izvilktas ārā zivis. Viens asars, ko jūs varējāt redzēt TikTokā, bildēs, ja nemaldos, 36 vai 38 centimetri. Ierieta, ka nemetās. Chatterbaitus parasti vēl apveltu ar tādu gumijas zivi, ne zivi, diezgan pasīvu tādu gumijas mānekli, tīri apjomam, ja? Tīri, lai kaut kas ļurinātos aiz tā vienžubarāķa. Šajā gadījumā šis ir Ošelūrs, viņa asaru gumijas dropšutam. Uz Kusamo kaut kā esmu noķēris mazāk, viņš ir tāds tumšāks. Nezinu, kaut kā vairāk ķērās uz zaļā, uz šī ir bijušas copes, laikam arī viena zivi esmu izvilcis. Bet šis gan ir baigā bomba, ja? Saucas Berkley Chatterbait Dex numur 2. Es ar viņiem strādāju pa zālēm, metu starp lēpēm, metu starp ūdensrozēm, baigi labi iet, diezgan reti ķerās, tā kā tikai viens žugurs, tās skaras, laikam, vēl tas vibrējošais elements priekšā, ja, laikam drusku pabīda uz malām tās zāles, un viņš baigi neķer viņas.
Baigi labā tēma, super. Kas attiecās uz Haswing GPS enkuru, ar kuru man bija diezgan liels problēmas sākumā, teiksim tā, jau ir labāk, mūsu attiecības jau paliek draudzīgākas. Bet tomēr man vēl ir daži šādi tādi jautājumi, kuri man jāuzzina varbūt pie citiem motoru lietotājiem. Paskatīsimies, kā viņiem strādā viņa motori. Būs ar ko salīdzināt, tad arī domāsim tālāk. Bet pagaidām strādājam ar ko ir. Akumulators tur super labi, vēlreiz visiem iesaku. Iepriekšējā video ir links, ielikšu arī šitajā video apakšā linku. Ļoti labi. Uzspied like, ja tev patika šī epizode. Piesako kanālam, ja tu vēl to neesi izdarījis, un nesakas. Vai līdaka? Nē, līdaka. Nu ne jau šitā kātiņa metru vajadzēja. Tik laba līdaka? Jēziņa mīļais. Nē, es arī nobijos sākumā. Bļāviens, Man tas pats pilnīgi. es domāju. Točno 1,20 m. Un aizgāja. Es domāju, tāda galva parādās. Tu nīgd. Šitas bija labi. Es jau tāds domāju, kur sačaks? Jā, šitas bija labi.